ka tagad, kā Žigis saka, aliņu nevarēs nopirkt vairs. Labi, tikko viena doma bija, bet tas jau stāstās. Īstenībā es varbūt pat būtu labs tiktokers lietām, kas man tā kā, rūp, jā. Sveiki visiem! Pirmais video jau bija, kur iepazīstināju ar sevi un to, ar ko nodarbojos, bet šis ir otrais video, kurā es kaut ko gribētu vairāk pastāstīt par to pašu procesu, kā tas notiek, kad privāta persona vēlas iegādāties mūsu produkciju. Parasti tas viss sākās ar kaut kādu projektu, kas cilvēkam vai tas ir esošs kaut kāds objekts, ko viņš grib pamainīt vai nomainīt logus, jā. Vai tā ir pilnīgi jauna būve. Cilvēks sev māju būvē vai vienalga ko, bet viņam ir bijis projektētājs ņemts, ir uztaisīts projekts, tas viss ir bijis saskaņots, ja, un cilvēks ir sācis būvēt, un kaut kādā brīdī viņam tad arī tie logi ir vajadzīgi. Ja. Un tad par to es arī gribētu bišķīt pastāstīt. Tātad, pirmām kārtām, lai vispār kaut kāda mums saruna sāktos, ja, tad jums ir jāsazinās ar mums, ja, un pirmā informācija, kas mums ir vajadzīga, tas ir vienkārši elementāri projektu atsūtīt, ja. Protams, jo vairāk tur ir informācijas, ja, to projektu lapu, jo labāk, attiecīgi mums ir vienkāršāk izdomāt, ko jūs tur apmēram vēlaties un attiecīgi iedot to pirmo piedāvājumu. Uz tā bāzes tad jau mēs varam pēc tam tālāk runāt, ja jums tur radusies interesi. Ja tā cena ir apmierinājusi, tad jau jūs varat nākt jau tālāk un tad ejam cauri jau visiem punktiem. Un tad tie punkti jau ir bišķīt jau detalizēti paliek. Ja? Attiecīgi mēģinam pieturēties maksimāli pie paša projekta, neko īpaši nemainot, jo bez saskaņošanas ar būvvaldi jūs tā vienkārši nevarēsiet ņemt un visu mainīt. Ja? Tātad vismaz kā minimums uz ielu vērstā fasāde, ja, ar visiem tur logu izmēriem, dalījumiem, tā jums būs jāsaglabā. Tātad tas ir viens. Un visas sīkās niansītes, ja, par to, kādi tur stikli, furnitūra, to tad mēs visu jau runājam. Jo bieži vien arhitekts to, vai steigā, vai varbūt dēļ tā, ka vienkārši nav atrunāts, ka tur ļoti detalizēts projekts tiek dots, ja. Viņš to vienkārši nav visu sarakstījis, un tas ir tālāk jau mums tad ir savā starpā jāizrunā, ja. Tātad jūs nākat vienkārši jau ar konkrētām lietām, sākam pa visām krāsām, par profiliem, kā mēs viņus stiprināsim, kur mēs to montēsim visu, ja, tas viss jāievērtē. Un tās jau tad ir nianses, kuras atrisinot, mēs varam saprast, kāda būs tā gala cena. Un ja jau tā cena jūs apmierina un viss tas, ko mēs līdz tam esam gājuši, izrunājuši, visas nianses par to, kā vērsies, vai vispār vērsies, ja, cik augstu būs, kādas drošības klases tur furnitūrai vai stikliem, ja. Tad, kad tas viss smuki salikts uz papīra, tad jau mēs varam slēgt līgumu un jau tad rīkoties tālāk. Un tad atcerieties, ja jums interesē alumīnija logi, droši meklējiet visu informāciju par mums mājaslapā www.celuts.lv, tur ir sadaļa kontakti, tur ir visa vajadzīgā informācija.